Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Sākumā ir svarīgi saprast, ka, ja jūsu Surface Book ir sācis uzrādīt problēmas ar akumulātoru vai ekrānu, tas var būt saistīts ar vairākām lietām. Pirms veicat remonta darbus, ieteicams veikt bezmaksas diagnostiku. Dažreiz problēmas var atrisināt ar programmatūras atjauninājumiem vai citiem vienkāršiem risinājumiem. 1. Rīku sagatavošana. Lai veiktu akumulātoru un ekrāna nomaiņu, jums būs nepieciešami daži rīki. Sagatavojiet skrūvgriezi, plastmasas sadalītājus, jaunu bateriju un ekrānu. Pārliecinieties, ka visi rīki ir pieejami pirms darba uzsākšanas. 2. Ieslēdziet ierīci un noņemiet visus savienojumus. Pirms jebkādu remontdarbu uzsākšanas pārliecinieties, ka jūsu Surface Book ir izslēgts un no tā ir atvienoti visi kabeli un perifērijas ierīces. 3. Atveriet korpusu. Izmantojot plastmasas sadalītājus, uzmanīgi atveriet Surface Book korpusu. Sāciet no aizmugures un lēnām virzieties uz priekšu, lai izvairītos no bojājumiem. 4. Atvienojiet akumulātoru. Pēc korpusa atvēršanas meklējiet akumulātoru savienojumu. Atvienojiet to, uzmanīgi noņemot skrūves un pieslēgumus. Ja akumulators ir bojāts, tas var radīt drošības riskus, tāpēc rīkojieties uzmanīgi. 5. Nomainiet akumulātoru, izņemiet veco akumulātoru un ievietojiet jauno. Pārliecinieties, ka tas ir pareizi nostiprināts un pievienots visiem savienojumiem. 6. Nomainiet ekrānu. Tagad ir laiks nomainīt ekrānu. Atvienojiet ekrāna pieslēgumus un noņemiet veco ekrānu. Uzmanīgi ievietojiet jauno ekrānu un pieslēdziet to atpakaļ. 7. Pārbaudiet savienojumus. Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir pareizi nostiprināti un nav vaļīgi. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu pareizu darbību pēc remonta. 8. Aizveriet korpusu. Kad viss ir salikts, uzmanīgi aizveriet korpusu, pārliecinoties, ka nav nekādu vaļīgu daļu. 9. Veiciet testa palaišanu. Ieslēdziet ierīci un pārbaudiet, vai akumulators un ekrāns darbojas pareizi. Ja viss ir kārtībā, varat turpināt izmantot savu Surface Book. 10. Piedāvājums pirms remonta. Ja jūsu ierīce ir bojāta un jūs neesat pārliecināti par savām spējām, mēs piedāvājam saņemšanu pie durvīm un konsultācijas pirms remonta. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem un garantijām. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.